Jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka šovakar šeit skatuves mēs neesam vieni. Jā, ar mums kopā ir fraktālis. Vai arī objekts, telpiska figūra, instalācija. Varētu teikt, ir mākslas darbs. Jā, jo tas ir mākslinieka Valdemāra Johansona radīts dzirnakmenis. Dzirnakmenis? Es teiktu, ka man viņš vairāk tādu simbolisku diškoku atgādina. Jā, es visu ceremonijas laiku domāju, ka tā ir saule. Nu, mēs vismaz varētu vienoties, ka tā ir māksla. Māksla. Nu, vienosimies, ka tā ir. Bet kas tad ir māksla? Man liekas, ka jau pats vārds māksla pasaka, ka tas ir kaut kas mākslīgs, māksla. Jā, un tīri tehniski runājot, tā varētu būt tā lieta, ar ko nodarbojas mākslinieks. Jā, droši vien tā ir tā lieta, ar ko nodarbojas mākslinieks tajā brīdī, kad viņam ir jārada un jārunā, jo viņš nevar nerunāt. Māksla droši vien nav klusēšana, tas nu gan ir tiesa. Jā, sirds kliedziens, dvēseles kliedziens. Māksla ir saturs mūsu ikdienišķajai formai. Ļausim pašiem māksliniekiem runāt par mākslu. Es piekrītu, lai runā mākslinieks. Lai runā mākslinieks. Jā. Labdien! Dāmas un kungi! Dāmas un kungi, ja kāds nepazīst šis izcilais filozofs, mākslinieks un dažkārt arī fiziķis, Vjačeslavs Kaščējos. Labvakar! Vjačeslava, filozofiem parasti prasa, kas ir dzīve. Tev kā māksliniekam mēs gribam pajautāt, kas ir māksla? Kas ir māksla? Mākslinieks. Tu sauc mani par mākslinieku. Tu prasi man, kas ir māksla? Varbūt šodien ir tā diena, kad es esmu fiziķis. Nu, lūdzu. Jūs sakat, ka šis ir mākslas darbs. Es neticu. Man vajag pierādīt. Spektrā tevi sadalīšu. Sveršu pa daļām uz vissmalkākiem svariem. Cauri skatīšos ar visskarbākiem rentgenstariem. Es meklēšu to elementu, mākslīgo. Aha. Vai atradīšu? Kas to lai zina? Bet varbūt, pēc vairākiem gadiem es sapratīšu, ka māksla ir tā, kas mani dzinusi ceļā. Un tad visuma likumi skarbie vairs nešķitīs tik skarbi. Kosmiskie viļņi taps par visuma čukstiem. Un viens gudrs vīrs reiz teicis, ka visa pasaule, viss visums ir vien Dieva mākslas darbs. Un es ticu, ka mākslinieki ir vienkārši tie, kas palīdz šim skaistumam parādīties. Skaidrs. Tas bija, draugi, tas bija dzejnieks Vjačeslavs Kaščējos.